Esiet sveicināti! Šī būs saruna ar Guntu par pārmaiņām, par izaugsmi, kuras viņi ir ieguvusi sev izzinot caur iepriekšējo dzīvi prizmu, reinkarnācijas fenomenu, dvēseles pārdzimšanas fenomenu un savas dvēseles iepazīšanu. Un arī jau palīdz citiem cilvēkiem iepazīt pašiem sevi caur šiem ceļojumiem uz iepriekšējām dzīvēm. Un šo sarunu vadīšu es, reinkarnoloģija Inga Ružicka, reinkarnācijas tēmā esmu jau 10 gadus, un kopš 2018. gada piedāvāju apgūt reinkarnoloģijas metodi priekš savas pašizziņas latviešu valodā, un tie, kas vēl šo metodu var apgūt jau profesionālajā līmenī, kā profesiju. Un Gunta ir viena no tām, kura šo iespēju ir izmantojusi un ir šobrīd engencioloģijas certificēts konsultants, pavadonis uz iepriekšējām dzīvēm. Un es tev, Gunta, šobrīd nedaudz patiņcināšu. Un kā es saprotu, ka tu jau esi šajā tēmā jau gadu, jo 22. gada 12. maijā tu startēji pirmajā kursā reinkarnoloģijas metodē. Un tu pirms tam biji mājasaimniece, tu esi 2 bērnu māmiņa. Un kas bija tas atslēgas vārds, kas bija tas, kas tevi mudināja sevi izzināt caur reinkarnācijas prizmu? Sveiki visiem! Pirmkārt jau tas, ka es ar 2 maziem bērniem mājās, 2 mazi bērni ar mazu vecumu starpību, man tā kā mājas, bērni un principā, nekas tāds, es vēl biju precējusies, tas bija vēl šķiršanās posms, ka es šķīros vīru, un tad bija man visādi jautājumi, kāpēc, kas, ko man darīt, kādu lēmumu pieņemt. Likās ar prātu viss skaidrs. Es gāju pat arī psihoterapijā. It kā prāts salikās pa vietām, bet kaut kur bija tāds dvēselē kaut kur, nē, kaut kas ir dziļāk, kaut kur ir jārok, kaut kas ir vēl. Un tad es kaut kā rakos, un šī reinkarnacioloģija pie manis atnāca tā nejauši, būtiski kaut kur YouTube, kaut kur raksti, un es tā kā vairāk gribēju to konsultāciju tikt, bet tad tur man tās apmācības, domāju, kur tu man maz bērni, kādas apmācības, pa kuru laiku, un man jau tikai konsultācija vajag. Bet, kaut kā domā, beigās, tā kā, kāpēc gan ne, jo es biju Ņūtona grāmatu lasījis pirms tam, pa iepriekšējām dzīvēm, un man tas likās, wow, kaut kas fenomenāls, un ka Latvijā vispār nekas tāds nav, un kur mani kāds var vispār aizvest šeit, un beigās, hopā, es pati varu aizvest citus, es varu ļauties, ka citi mani aizved, un tā es izlēmu, ka es iešu šo mācību ceļu, un man patika tas, ka tur ir prakse, ir arī teorētiskā daļa, savas vadlīnijas, kas tā kā jāievēro, lai tas process izdotos, bet man patīk, ka tā ir prakse. Visas tās mūsu grupas tikšanās, viss ir prakse. Mēs ejam, ceļojam, analizējam, kas sanāca, kas nesanāca, un tas man baigi patīk, jo es pēc sevi zinu, ka man mācīties kaut kur, entos gadus, un pēc tam uzrakstīt kaut kādu to lielo darbu, un prakse varbūt kaut kur beigās pavīt, tas nē. Man vajag, ka ir prakse uzreiz darīt, ir teorija, ir prakse, izmēģini, paskaties, kas strādā, kas nestrādā, un tā darbojies priekš. Kā tu sajūti sevī šīs pārmaiņas, kas tev ir notikušas, tā kā tās atšķirības starp tevi, starp Guntu, tā, kura bija pirms 12. maija 22. gada, un šobrīd? Kādas ir tās atšķirības galvenās, ko tu esi novērojis pati, un varbūt arī kāds cits no malas ir ko teicis? Tas, ka es skatos vispār uz dzīvi savādāk, es saprotu, kā tā dzīve tiek veidot, ka mēs viņu paši radām, ka jau no iepriekšējām dzīvēm, sastrādājot kaut ko pagātnē, mēs veidojam tagadni.
Un uz apkārtējo es skatos visu tā kā ar pieņemšanu. Ja man pirms tam bija tā kā, viņš tur dara ne tā, nē, vajadzētu viņam savādāk darīt. Un tā kā mēģina galvā viņu tā kā pārmācīt, tā kā izaudzināt. Bet tagad es tā, nu viņam tā pieredze vajadzīga, viņš rīkojas tā un es savādāk, jo viņam tā ir vajadzīgs. Un ja tas man kaut kā uztrauc, mani uzvelk vai trigerē, tad problēma manī. Tad es skatos, kāpēc man tas cilvēks vai tā situācija, kāpēc viņa man tā aizķer. Un tad es eju meklēt, skatos iepriekšējo dzīvi, kur man vai ar kādu cilvēku kaut kas ir jāatstrādā, kaut kas nepabeigts, kaut kas, vai konkrēta situācija kā tāda kaut kur. Man ir kaut kas jāsaprot, ko es neesmu sapratusi, un tā es skatos, tā kā, es nenosodu vairs, kāpēc viņš ir tāds, un šitāds, es skatos tā kā caur sevi. Aha, kāpēc? Kāpēc tu man šitā uzvelc? Kāpēc tu man kaitini? Vienalga. Tā, ka ir izpratne par notiekošo, ir skaidrs, ka ir cēloņu sakarības, tā saucamā karma, labā un sliktā. Un ir skaidrība par to, ka, ja es tagad dzīvošu pēc tā kā vislabākajiem sirdsapziņas tā kā visum likumiem, man nākotne šajā dzīvē un arī nākamajās būs daudz foršāka. Jo es zinu, ka mans ķermenis nomirs, bet man vēseli nenomirs. Es to, ko es tagad sadzīvošu, piedzīvošu, tas man nāks līdzi. Un nākamajās dzīvēs man to vajadzēs tā kā atstrādāt, tāpēc es tagad mēģinu tikt galā ar to, kas man ir no pagātnes sastrādājies, tā kā visu saliku pa plauktiņiem un tā kā būvēt jau savu nākotni tā kā gaišāk, tīrāk. Jā. Priecīgāk, laimīgāk, jā, tas ir arī tas princips, pēc kuras arī šobrīd dzīvoju, kāpēc to visu dara ar domu, ka, ja man vēl būs jāpārdzims, lai jau ir vieglāk mazliet to visu piedzīvot un izdzīvot to jauno pieredzi, kas jāpieredz. Klau, vai tu jau, tad, kad tu iestājies nākamajā kursā, jau kur ir iespēja iegūt šo profesionālā līmenī jau certifikātu konsultantu, vai tu jau uzreiz zināji, ka tu iestājies un tu būsi konsultants, pavadonis, palīdzēs citiem cilvēkiem, vai tas ar laiku tev radās šī sajūta? Tas, ka es gribēšu iet tālāk, to es zināju uzreiz, jo pirmais kurs tā kā mācīties tehniku, vairāk mācīties, kā vispār vadīt, un otrais jau tā kā tās problēmas, kas un kāpēc, un visas tās smagās dzīves, jo pirmais kurs tā kā piepildīties, kur apskatos, kāda es forša laimīga esmu bijusi, tā kā sasmelties to enerģiju, un man vairāk uzrunāja tas dziļais, tas kapāt un rakt. To, ka es palīdzēšu citiem, to es vēl tā, savu vēl nesapratu, bet tas, ka priekš sevis, kā tāda terapija, pamatīga terapija, sev pirmām kārtām tas ir ļoti vērtīgi. Un tas, ka es palīdzēšu citiem, tas man nāca procesa laikā, jo man tā vadīšana diezgan viegli nākas, man tā kā nav jāiesprings, es tā kā ļaujos, eju līdzi tam klientam, un tā kā izbaudu to. Un savās iepriekšējās dzīvēs man arī izgaismojās, ka man šis ceļš jāiet, ka es esmu, jo man arī bija jautājums, kas tad es esmu, kāda man misija, uzdevums šajā dzīvē, un man parādīja vairākas dzīves, ka man ir tā palīdzēšana cilvēkiem, citiem caur šo. Jā, starp citu, tu tiešām šajā apmācības procesā, kurā tu biji, tu parādīji to. Es pilnīgi kā tagad atceros, ka tu tā kā ilgi nebija par pavadoni, tāpēc, ka apmācības procesā paredz to, ka jūs viens ar otru strādājat, vedat ceļojumā, un es tā kā supervīzors pieskatu un jums piepalīdzu. Un tad, kad tu manā vadībā tā kā pirmo reizi biju pavadoni, es biju ļoti izbrīnīta, kāpēc tu tik ilgi neesi bijis
nepieteicies par pavadoni, jo apmācības procesā es parasti tā cenšos tā ļoti mierīgi un brīvi ļaut tie, kuri tādi introvertāki, bailīgāki, tā kā, nespiest uz viņiem, gan jau pienāks jūsu laiks, kad jūs to izdarīsiet tādā harmoniskā veidā, jūs paši saprotat, ka tas laiks tuvojas un jūs to darīsiet. Un tad, kad tu to uzsāki darīt, es tāda, kur tu biji ātrāk, tu jau sen varēji tā kā pat iedrošināt savus kursu biedrus, tu nebaidīties un to darīt, jo tev tiešām ļoti lieliski sanāca un ļoti tā viegli, brīvi kaut kā tu to visu novadīji parasti. Un tas tiešām tev tāds kā dieva dotas spējas vai paņemtas līdz šīs spējas, kur šajā dzīvē tev tā kā jāpaturpina, jāpilnveido un jāpalīdz tām dvēselītēm, ar kurām tu tur esi vienojusies, ka tu viņām piepalīdzēsi šajā dzīvē kaut kādu dzīves posmu parādīs, kā tādu ceļazīmi, kas viņiem tālāk darāms. Un kas ir tas, kas tev iepatikās vai iepatikās kaut kas strādājot ar klientiem, jo, parasti jau tie, kas certificējas, ir kaut kas, kas cilvēkam ir iepaticies šajā darbā, ka tu vari palīdzēt tiem cilvēkiem, vadot viņus tādā ceļojumā. Kas ir tas, kas tev iepatikās? Tas, ka cilvēks viņš uzreiz saņem to atbildi. Viņš ierauga to iepriekšējo dzīvi, kaut arī ceļojot. Man bieži gadās, ka nāk bez nodoma ceļot, tā kā, nav nekas aktuāls, nekāda tāda problēma, kas jārisina, bet tā kā, lai man dvēselī parāda šobrīd, kas man ir aktuāls, un tas, ka pēc ceļojuma cilvēkam ir tāds wow, un ka viņš tur sapratis to un šito, un tur arī, instrukcijas nāk, tā kā nonāk dvēseli pasaulē, saziņa ar augstākajiem spēkiem, pavadoņiem, un tur iegūst to informāciju, viņš jautā, viņam nāk, un viņš saņem, un tā sajūta, ka beidzot cilvēks ir sapratis kaut ko viņš nav ilgi sapratis, tas ir tāda gandarījuma sajūta, ka es viņam spēju atklāt, parādīt to, ka ir risinājums, kur viņš ir un kā viņš ir dabūjams. Tā sajūta, ka es esmu vērtība un ka es varu iedot to no sevis, aizvest, parādīt. Un vēl tas, ka būtiski, ka tie klienti, kas nāk, tās viņu situācijas vai dzīves kaut kā saslēdz ar manu dzīvi, ar kaut ko, kur man tā kā jāpadomā, ka man kaut kas līdzīgi ir, jāpaskatās, vai man kaut kas nav šajā jomā, kaut kas jāpastrādo, jo diezgan līdzīgi nāca, vai man ir bijusi pašai pieredze kaut ko, un tad es tā kā varu kaut kā organiskāk tur ievest tajā ceļojumā. Kaut kā tie cilvēki nāk, man liekas, tur no augšas regulē, pie kuri nāk tur, un kaut kā liekas, ka viss tik dabīgi notiek, un ka ir noderīgi gan pavadonim, gan klientam. Es mācos arī mācot un vedot, un tā, ka nav tā, ka es tagad iemācījos metodu un viss man apstājās. Nē, īstenībā, jo vairāk mācās, jo vairāk liekas, ka vēl ir tas jāpamācās, tad tur sadzirdi, ieraugi, ir vēl tāda nianse, tāda vēl metoda, kaut ko klāt piemācīties, un tā kā visu laiku tā augšana notiek. Ir tev kāda tēma, kura tev ir tāda kā mīļākā, kura tev pašai ir interesanti izzināt, izpētīt, un tad, kad piesakās uz kaut ko tādu, forši, tas man patīk, un ir kaut kas, ko tu nepārāk gribi vest ceļojumā ar kaut kādu jautājumu, problēmu? Laikam tā attiecību tēma, laikam arī par to arī nāk vairāk, tā kā attiecības ar otrām pusēm, un tad tur visādas situācijas ir. Jo pat es esmu gājusi tam cauri, un tas tā, ko es varu arī vēl no sevis kaut kādus padomus iedot. Attiecība tēma, tas ir tavs jājama zirdziņš, kā saka, ja? Pagaidām tā kaut kā dabīgi iegājās, bet principā
Principā man nav kaut kādi tabū. Tas brīnišķīgi. Ir iespēja plaši izzināt visu un palīdzēt to izzināt visiem, kuriem ir vēlme. Ir tev tāds personīga kāda tāda pieredze, ar kur tu varētu publiski padalīties, kur tu esi bijusi ceļojumā un tev ir atnākusi atskārsme, atziņa, izpratne apmēram bāc, tāpēc ar mani kaut kas tur notiekās, tāpēc, ka es tur to un to. Atceries kaut ko tādu, ar ko var padalīties? Par attiecībām, jā, kāpēc tā piesaiste pie vīra tā kā bija. Jo iepriekšējā dzīvē viņš tā kā bija suns. Un ne, es biju suns. Un viņš bija tas, tā kā viņš vēl bija bērns, un viņš tā kā bija apsolījis par mani rūpēties. Tā kā man bija tāds līgums noslēgts, ka es par tevi rūpēšos un gādāšu. Un es tā kā sagaidīju no viņa, ka rūpēsies un gādās tā kā līdz mūža galam. Un tad tas līgums nebija beidzies, viņš vēl bija turpinājies. Un es nezinu, kāpēc gaidīju, ka kā tā, kāpēc? Viņam taču jāgādā par mani, jārūpējās. Kā tad tā? Un tad, to līgumu lauzām, jo viss vairāk viņš nebija vajadzīgs. Tas jau bija tā kā saprasts, izstrādāts. Un, jā, jo it kā fiziski var atlaist, bet kaut kur emocionālā, kaut kur iekšā paliek vēl tā saite. Un viņi tā kā, jāskatās, kur ir, ja pēc fiziskās tā kā šķiršanās vēl paliek kaut kur iekšā, tad jāmeklē, kas tā pasti, kas tur ir palicis. Un vēl viena pieredze, ka interesanti, ka es esmu bijusi arī ne tikai cilvēks vai dzīvnieks, es esmu bijusi arī tornādo. Tā ka, es pilnīgi izjūtu tās emocijas, kā tornādo, kāda es tur dusmīga. Tā ka ļoti interesanti, ka īstenībā arī parādībām, stihijām visam ir dvēsele. Tā ka tādas pieredzes arī vajadzīgas un arī daudz ko ietekmē arī šajā dzīvē. Tu pieminēji ļoti jauku šo pieredzi tornādo. Ļoti daudz cilvēki neizprot līdz galam to, ja cilvēki vēl daudz maz pieņem to, ka mēs esam bijuši cilvēki, labi, dzīvnieki. Bet tad, kad viņi sadzird kaut ko, es esmu bijis zemes graudiņš vai es biju kalns tornādo, ja, tad liekas, ka Dievs, ko jūs runājat? Taču nevar būt, ka kaut kas tam līdzīgs ir kādreiz. Kā var dvēseli pieredzēt kaut ko tādu? Dabas parādību. Tā kā. Un ir tā, ka, jā, mēs varam pieredzēt šo tornādo, jā, Gunta, ja viņi ir pieredzējuši, tātad viņas dvēseli ir gribējuši pieredzēt šo pieredzi. Un ir tā, ka tornādo jau nav miris. Ir daudz dažādu tornādo, viņiem ir dažādi nosaukumi, ir arī patinga tornādo, es esmu dzirdējis. Ko tas nozīmē? Kā dvēseli piedzīvo to pieredzi? Tas nozīmē, ka varbūt pat arī no savas skatu punkta ir pastāsti, bet to, ko es tā kā saprotu, kad es esmu arī bijusi vējš, un kalns es esmu bijusi, un tas ir tā, ka tā dvēselīte aiziet pieredz kaut kādu to laika sprīdi, ir kaut kāds tas termiņš, jo tornādo, viņš tā kā nomierinās, bet enerģētiski viņš tāpat kaut kur ir, un tas kalns tāpatās ir 1000 gadi, un es esmu jau šeit, un vēl 100 pieredzes man ir bijušas, bet kalns vēl joprojām tā kā varbūt viņš var pārvietoties kaut kur citā vietā, atrasties, bet viņš ir, un tas nozīmē to, ka mūsu dvēseles daļiņa aiziet piedzīvot to sprīdi, un tad kaut kādā brīdī tā kā ir tā sajūta vai impulss, ka, pietiek, gana man šīs pieredzes, es tagad sapratu, kā tas ir būt kalnam vai tornādo, un es tā kā, pametu to visu pieredzi, un tā kā iziet, jo, pieņemsim, manā gadījumā es nebiju 100% tādā kalnā, jo nav vajadzīgi dvēseli 100% enerģiju tur pieredzēt kalnā.
Un tad tā mana daļiņa, tie 20 vai cik procenti, jā, viņi tā kā pēc tam aizplūs atpakaļ pie manas pārējās daļiņas, bet pa to laiku citas manas veselas daļiņas kaut kur vēl kaut ko pieredz. Un kā bija tev to pieredzēt? Es pat vairs neatceros, kas tur bija, kā tur bija. Bet es atceros, ka es tur biju dusmīga, jā. Es gribēju, lai viss notiek pēc manu prātu, jo tur bija vietēji iedzīvotāji, viņi tuvu krastam dzīvoja. Viņiem tur bija mājas, un es domāju, nu, tur būvējiet kaut kādus tos prostus barjeras, jo tak nāks ūdens, visi jūs tur apskalos, noskalos, un viņi tur čiliņā sēž, atpūšās, un tādēļ eju viņiem virsū, visus tur noskalo. Un bija jāsaprot tas, ka es biju izdomājusi, ka viņiem jādara tā, jo nāks tornādo, bet īstenībā, ja es nebūtu atnākusi, kāpēc lai viņi tur nečilotu, vai ne? Kāpēc man jāizdomā kaut kas, ko viņiem darīt, ka redziet, es nākšu un visu tur noslaucīšu. Priekš kam tad es nāku, tak es varēju nenākt arī, Pirms tu izzināti sev jau šo reinkarnācijas metodu un pirms tu apguvi to visu, un tad, kad tu jau to esi apguvusi šo tehniku, kā var vest cilvēkus iepriekšējām dzīvēm un pašai sevi, vai tu jau daudz kaut ko pirms tam zināji, kā strādāt ar klientiem, kā vest ceļojumos, vai tu neko nezināji? Nē, es tikai tik daudz, cik to Ņūtona grāmatu izlasījusi. Jo man vispār likās, ka tā ir kaut kāda hipnoze, kaut kāda tur, nezinu, medicīniska tur izglītība, kaut kas tur, ka, nē, ka tas ir. Man pat nelikās, ka es varētu kaut kur nokļūt kādā iepriekšā dzīvē, kur vēl kādu vest. Man likās kaut kas, prātam neaptverams. Tā, ka tas ir vienkārši process. Bet te pašā laikā sarežģīts. Prāta cilvēkiem ir jāpastrādā, jo tie, kas vēlas visu kontrolēt, un tie, kas visu laiku domā tā, vai tas ir taisnība, vai nē, vai es izdomāju, vai neizdomāju. Jo ir tā, ka ir jāļaujās, lai arī liekas, arī pat esmu redzējis tādas brīnums, liekas, nē, kas pa muļķībām, kas pa sviestu, kas tas vispār ir. Bet mans kā pavadoņa uzdevums ir to klienti aizvest tālāk tā, lai viņam beigās saliekās tā bilde, lai viņš beigās izejot no ceļojuma, vai jau ceļojuma beigās viņš jau saprot, ka tas bija tāpēc, un ka tas īstenībā nav nekāds sviests, ka tur ir sava loģika un katram ir savs. Tā ka, un nav tā, ka viens, piemēram, man tā kā ir bijuši, ka nāk pāris, piemēram, vīrs un sieva atsevišķi. Un tur sievas tā un šitā, un tā, un vīram atkal tā. Bet ir tā, ka katram ir savs, katram savi uztveres kanāli. Jo es, piemēram, sākumā arī man bija vairāk tā kā bilde, un ka es pirmo reizi ieraudzīju to bildi, man likās, wow, es tur redzu pat detaļas. Jo pirmais kurs ir vērsts uz to, ko tu redzi, kādā krāsā, kas stāv tur, kas tur. Un pēc tam jau ar treniņu jau man tā informācija nāk domās ļoti ātri. Es pat nepaspēju tur kaut kādu bildi, jo tā bilde nav svarīga. Svarīga jau tā doma, kas man tur jāsaprot ir. Lūk, un katram tas uztvers kanāls ir savādāks. Un ja vienam būs tā, otram varbūt savādāk. Un arī tās dzīves katram ir savādākas. Un tas ir tas plus, ka katrs atrod savu atbildi, kas ir viņa atbildi, kas nav pēc kaut kādas grāmatas vai teorijas, kur tev tā kā psiholoģija tur ieliek tādā teorijā, tādā sindromā, vai vēl nezinu kur, bet ka tas ir ļoti unikāli, katram unikāli. Ka, ārpus rāmjiem, protams, psihoterapijas un tas viss papildus tā kā stiprinoši, bet šis ir tā kā tu aiziet ceļojumā un izēj jau ar skaidru atbildi. Viss ir skaidrs, konkrēti uzdevumi, ja tu darīsi tā un tā, tad tev viss notiksies, vai ne? Bet, ja tu izēj no ceļojuma un tā kā, nē, pēc tām norādēm, ko tev
tā iepriekšā dzīve devusi vai augstākie spēki, tu turpini iet tā, kā tu gāji, bet ne tā, kā tev vajadzētu, nu, tad tu tajā pašā bedrē vien paliksi, nebūs nekāds izaugsmas un attīstības. Mm. Kādi ir tavi personīgie sasniegumi šajā apmācības procesā? Tā, ka tu vari teikt, ko tu esi malacis, ka tu izdarīji. Komunikācija ar cilvēkiem, jo man agrāk likās, ka strādāšana cilvēkiem, nē, tas nav man, tas labāk kaut kur kaktiņā kaut ko pati daru, darbiņu, bet kaut kā tieši konteksts ar cilvēkiem, nu nē, nu ko es tur runāšanu, nē, galīgi nē, bet izrādās kaut kā, jā, man patīk runāt, un es neizjūtu kaut kādu spriedzi. Man atnāk cilvēks, viņu pirmo reizi redzu, es tā brīvi runāju, un nav, man patīk. Tā miedarbība, komunikācija viegli tev sanāk. Tu Jā. uzzināji, ka tev tas sanāk viegli īstenībā, vajadzēja tikai pamēģināt. Tāpēc jau es arī varbūt bremzēju to vadīšanu, jo man likās, jo man pašai tāds perfekcionisms tā kā bišķiņ gribējās, lai, nu, paskatīties kā citi un uzkrāt to pieredzi vērojot, ka likās, nu, nē, man vēl tur jāpagatavojas, vēl jānobriest un gribās, lai es tur tā visu forši, lai tam otram cilvēkam arī palīdz maksimāli. Bet, nu, galvenais ir darīt. Un tagad tevi kāds klausās, ja, un domā, wow, es gribu pie Guntes uz ceļojumu, es gribu, lai Gunte ir mans pavadonis, kas tiem cilvēkiem, kuri tevi teikt ir pamanījuši, tās dvēselītes, ar kurām tu tur esi augšā sarunājis, ka tu viņām palīdzēsi, kas viņiem ir jādara, lai viņi tiktu pie tevis uz ceļojumu, uz konsultāciju? Man var atrast, meklējot pēc izpako sevi Facebookā, Instagramā, vai pat tieši uz e-pasta rakstīt izpako.sevi@gmail.com. Nu, tad jau atradīsiet gan jau manas kontaktus un saziņā var izmantot to formu, kāda jums ērtākā. Tā. Un tu strādā online un klātienē vai tikai kaut kā? Šobrīd tikai online, jo man liekas, ka online ir tā kā vairāk plusus, es saskatu, jo tas cilvēks ir savā vidē, viņš ir savā gultā, savā krēslā, un viņam tas nerada papildus to stresu, jo tā ceļošana, sevišķi pirmā reize, viņam tā tomēr ir tā nemieriņš, trauksmīte, kas tas būs, kā tas būs, un ja viņš vēl nomaina to vidi, atnāk svešā vietā, un viņam varētu būt bišķi grūtāk ieiet tajā, un es saskatu tajā plus, ka viņš ir savā vietiņā, savā ērtā, mājīgā vietiņā, kur neviens viņu netraucē, un tā viņš arī Tu pati ceļojumos esi gājusi tikai online vai arī klātienē esi gadījies? Tikai online. Jo tur ir tā, ka nav vajadzīgs acu kontakts, un līdz ar to vajag tikai to balsi, principā. Man pat īsti nevajag redzēt. Nu tā bišķīt redzēt, lai saprastu, ka viņš vispār tur, kas ar viņu plus mīnus notiek, bet tā principā, jā, jo, ja nav acu kontakts vajadzīgs, tad man arī viegli strādāt ir online. Jā, es varu piekrist. Tā enerģija tiek viss sanāk. Efektivitāte ir tieši tāda pati, jo es arī esmu bijusi ceļojumā vienu reizi klātienē un visu pārējās savas 50 reizes esmu bijusi online un es varu apliecināt, ka tas viss strādā. Tieši tāpat kā tev, tu esi visu online izdzīvojis, pieredzējis, atskārsmes atziņas ir atnākušas online esot un ir pieticis, ka tu dzirdi pavadoņu balss pavadījumu. Un tā kā mēs viss notiek zibenīgā ātrumā, tāpēc arī tas saslēgums notiek tikpat ātri un tās atbildes nāk tikpat ātri kā klātienē tā online. Tāpēc, jā, brīnišķīgi, ka tu šim procesam ļaujies un tā kā tev ir arī bērni, tas ir daudz vieglāk un ātrāk iziet
šo apmācības kursu online, nekur neveltot ilgu laiku ceļam, lai kaut kur nokļūtu un pēc tam atkal atpakaļ uz mājām. Paldies tev, Gunta, par šo sarunu. Novēlu tev turpināt apgūt, integrēt sevi šīs zināšanas, kuras tu esi ieguvusi, un papildināt ar visu to, kas tev vēl ir jāpapildina, jo katram veiksmīgam pavadonim, konsultantam, speciālistam sev ik pa laikam ir jāapgreido, jāpapildina, nestāvēt uz vietas, bet ļauties tam izziņas procesam, un tad pašā laikā nostiprināt jau esošās zināšanas un prasmes. Un lai tev atrod visas tās dvēselītes, ar kurām tu esi sarunājusi, ka tu viņām palīdzēsi, lai viņas tevi ieraug, pilnīgi novēlu ieraudzīt visām tām tavām dvēselītēm, ar kurām tu esi sarunājis, ka tu būsi kaut kādu ceļu posmu, tas pavadonis, tā ceļa zīme, kura palīdzēs viņiem rast atbildes un izdarīt kaut kādas izvēles. Un lai šie tavi potenciālie klienti ir pateicīgi un sevi izzinot griboši klienti, cilvēki, dvēselīts pats par sevi, mēs visi gribam attīstīties un augt, bet atnākot šajā fiziskajā avatāriņā, mēs tā kā aizmirstam par to, kas mums te jādara. Tad es novēlu, lai nāk pie tevis tās, kuras grib to darīt, un lai dzird arī tās, kuras vēl nezinu un nesaprot, bet lai viņas sajūt to impulsu, apmēram es nezinu, kas tas tāds ir, neko nesaprotu, bet es eju pie Guntas, jā. Gan jau viņa zina un saprot, ko mēs varam darīt. Tāpēc arī, protams, lai arī nāk jebkurš, bet, vislielākais prieks un gandarījums, protams, ir tad, kad nāk pateicīgi un priecīgi cilvēki sevi griboši izzināt, jo tad mums ir vieglāk strādāt. Bet, ja vajag bišķi iespringt, mēs esam arī gatavi iespringt, vai ne, Gunta? Jo, kas jādara, jādara. Mēs atvērts prāts. Jā, tieši tā. Un, jā, priecāsimies mēs ar Guntu, ja šī mūsu saruna kādam palīdzēs izdarīt kaut kādas izvēles, ka tas būs kā tāds pagrieziena punkts kaut kur uz kaut kurieni, vienkārši uzrakstīt, vienkārši izlasīt kaut ko, noklausīties, tas jau ir arī daudz, jo, kā es parasti arī saku, tas, ka tu jau dzirdi kaut kādu informāciju, un sajūta, ka tas ir par tevi stāst kaut kā, tas jau tā kā deaktivizē kaut kādu to negatīvo programmiņu, kaut kādu to plūsmu, vai jau to plūsmu pagriež uz kaut kādu citu virzienu, kur jau kaut kādas citas pārmaiņas dzīvē var notikt. Un visas pārmaiņas, kas notiek, viņas ir principā tikai uz labu, tāpēc, ka tās ir pārmaiņas, un mūsu attīstība gan šeit fiziskā, gan arī garīgā, dvēseliskā attīstās, un tā ir tā izaugsme, uz ko mūsu dvēselīte arī tiecas augt un attīstīties. Tāpēc arī mēs šeit esam uz planētas Zeme. Jā. Un novēlu visiem, kas klausās mūsu dienā, brīnišķīgi jauku jums dienu, ja tas ir vakars, lai tas ir brīnišķīgs un mierīgs un atziņu pilns, fantastisks, uz pārmaiņām virzošs ceļojums katram jums pie sevis. Un ar jums kopā bija Gunta un Inga.